Liels paldies par doto vārdu. Ļoti priecājos šodien tikties ar tik daudziem programmas Latvijas skolas Soma komandas spēlētājiem otrpus ekrāna. Mans šodienas mērķis ir īsumā ieskicēt galvenās aktualitātes un izmaiņas, kas saistītas ar programmas administratīvajiem procesiem. Šīs būs lietas, kas nozīmīgas gan koordinatoriem, gan arī skolotājiem ikdienas darbā. Lietas, ko vēlos akcentēt. Jā, ir neliels ieskats uz paveikto 2023. gadā, jeb iegūtiem rezultātiem pēc dibinātāju pārskatiem, ko mēs saņēmām valsts kasē. Tāpat jau minēto, bet ļoti svarīgajām izmaiņām izglītības likumā, kas gan pēc burta, gan pēc jēgas nostiprina programmas lomu izglītības sistēmā un ir nozīmīgs arguments kultūras norišu izmantošanai ikdienas mācību procesā. Un tad īsumā ieskicēšu arī izmaiņas, ko nes 2023. gada beigās pieņemtie ministru kabineta noteikumi. Pavisam svaigi kopā ar kolēģi Aleksandru esam noslēguši 2023. gada rudens semestra pārskatu pieņemšanu valsts kasē, un lai arī šodien tiekamies digitālā formātā, mēs visi kopā esam bijuši 23. gada čempioni kultūras pieredzēšanā klātienē. Gan klasēs, gan skolās, gan kultūras institūcijās, minot kopējo skolēnu aptvērumu, abos semestros izdevies aptvert gan arī visus skolēnus. Rudens semestrī tie ir bijuši 98%. Un šeit man vienmēr liekas svarīgi piebilst, ka demokrātijā nekad nav iespējams kaut ko izdarīt uz 100%, lai tiktu saglabāt gan brīvība, gan izaugsmas iespējas. Ja skatām skolēnu aptvērumu dažādās kategorijās, tad īpaši iespējams izcelt un uzslavēt darbu pašvaldībās, kur 23. gadā aptvērti 99% skolēnu. Privāto ministriju skolu gadījumā uzlabojumi vērojami ir tieši rudens semestrī. Un svarīgi, ko vēlos piebilst, lai arī mēs dažreiz mēdzam statistiku skatīt tikai kā skaitļus, komandas vārdā vēlos izteikt tiešām lielu pateicību katram skolotājam un koordinatoram, kurš ir ieguldījis savu laiku un darbu, lai mēs visi kopā kā viena komanda pie šādiem rezultātiem nonāktu. Un nedaudz runājot jau par pieminēto izaugsmi, es šobrīd esmu bijusi klāt pēdējos divos pārskatu iesniegšanas un pārskatīšanas procesos un pārunājot dažādas situācijas gan ar kolēģi Leldi iepriekš un tagad ar kolēģi Aleksandru, vēlos vēlreiz akcentēt dažus aspektus, ko ņemt vērā turpmāko pārskatu sagatavošanā. Un šeit vēlos pievērst uzmanību, ka tas attiecas ne tikai uz koordinatoriem, bet arī katru skolotāju, jo tieši jau šajā skolotāju posmā iespējams uzsākt organizētu un konsekventu pārskatu sagatavošanu. Pirmkārt, mēs vienmēr esam atvērti sarunām ar katru no jums. Kavēšanās ar pārskatiem, gan neatbildēti ēpasti, gan zvani, un ārkārtas situācijās esmu ķērusies arī pie SMS ziņu rakstīšanas, neļauj mums operatīvi veidot kopēju pārskatu pieņemšanas procesu. Bet es esmu pārliecināta, ka katrs no jums līdz šim ir sapratis, ka tas ietekmē tālāko finansējuma piešķiršanas procesu pilnīgi visiem. Tāpēc jau vairākas reizes esmu uzsvērusi, ka mēs esam komanda, un arī pārskatu iesniegšanas termiņu ievērošana ir komandas uzdevums. Otrakārt, vēlos pieminēt vadlīnijas. Pirms katru pārskatu sagatavošanas posmu mēs nosūtam koordinatoriem vadlīnijas ar visiem iespējamiem padomiem un dažādiem špikeriem, kā vislabāk pārskatus sagatavot. Tas nav domāts kā kārtējs dokuments, bet es vēlos īpaši akcentēt, ka būtu svarīgi šim dokumentam nonākt līdz cilvēkiem, kas pārskatus sagatavo. Arī šajā pārskatu periodā saskāros ar situācijām, ka sazinoties ar skolu pārstāvjiem, es saņemu atbildes par to, jā, bet es jau esmu tikai grāmatvedis, man lika šo izdarīt. Bet tad mēs ļoti ceram, ka šīs vadlīnijas nonāks līdz īstajiem cilvēkiem, kas šos pārskatus sagatavo, lai mēs šo darbību varam veikt pēc iespējas operatīvāk. Un šeit, kas saistās ar vadlīnijām, vēlos pieminēt arī dažus aspektus,
par kuriem mēs līdz šim esam saņēmuši diezgan daudz jautājumus. Tas ir saistīts gan ar filmām, kur mēs saņemam jautājumus par to, vai ir jānorāda izplatītāji vai kinoteātri vai kuru, lai es rakstu rēķina numuru. To nav nepieciešams norādīt, un ar šo visu var iepazīties arī šajās vadlīnijās. Tāpat mēs saņēmām jautājumus, kā rīkoties, ja skola ir iegādājusies filmas uz veselu semestri skatīties, tad arī šajā gadījumā nav iespējams norādīt konkrētu laika posmu, bet arī līdz šim esam ieteikuši ierakstīt pirmo datumu, kad šī filma tiek skatīta. Un tad rodas arī jautājums, bet kā tad es zinu, kādas nozares norādīt pie katras no norisēm? Arī šeit šobrīd jau šis process ir padarīts pavisam viegls. Esmu ielikusi arī attēlu no programmas mājaslapas, kurā iespējams redzēt pie katras norises nozares, lai arī jums atvieglotu šo pārskatu sagatavošanas procesu. Jā. Un pēc brītiņa kolēģis Aleksandrs minēs arī par bezmaksas norisēm. Arī tās ir iekļaujams pārskatos, tāpēc arī tās nepieciešams uzskaitīt. Un šis viss man noved pie pēdējā slaida punkta, pie mana padoma. Sāciet tagad uzkrāt informāciju jau semestra laikā. Tas var būt kopējs dokuments visai skolai, vai varbūt tā ir pierakstu lapa skolā, kur uzreiz katrs no skolotājiem piefiksē apmeklēto, lai pārskatu veidošanas procesā nepienāk 100 rēķinu, kur jāsaprot, ko mēs iekļaujam programmā un ko neiekļaujam. Sākam darīt jau šobrīd. Un tad pavisam īsi, kā jau tika minēts, viens no ļoti svarīgiem jaunumiem ir, ka no 2023. gada nogales programma ir iekļauta arī izglītības likumā, un kultūras norises ir nodefinēts kā mācību līdzeklis. Šeit vēlos pieminēt to, ka tā ir lieliska atsauce un arguments katram no jums. Kultūras norišu apmeklēšana nav stundu kavēšana un izklaides aktivitātes pēc stundām, bet kultūras iepazīšana ir daļa no mācīšanās procesa. Tas ir arguments, kas par programmas izmantošanas nozīmību var palīdzēt pārliecināt gan kolēģis, gan arī vecākus. Un trešie lielie jaunumi. Liels darba ieguldījums ir veikts jauno ministru kabineta noteikumu izstrādē, kas turpmāk noteiks finansējumu piešķiršanas kārtību nevis vienam gadam, kā tas bija līdz šim, bet tie ir ilgtermiņa noteikumi, kas attieksies uz katru kārtējo gadu. Ko tas nozīmē dzīvē? Katru gadu nebūs jāpieņem jauni ministru kabineta noteikumi vai rīkojumi, kas kavē finansējumu nonākšanu līdz izglītības iestāžu dibinātājiem. Jums būs pieejama šī prezentācija pēc tam, kur varēsiet iepazīties ar visu informāciju sīkāk, bet vēlējos ieskicēt svarīgākās lietas, kas šajos noteikumos mainās. Tātad turpmāk tiesības sadalīt finansējumu tiek piešķirts Latvijas Nacionālajam kultūras centram. Tas ir iemesls, esmu saņēmis arī par to zvanus, kāpēc pie ministru kabineta noteikumiem nav pievienots pielikums. Šobrīd tāds vairs nav nepieciešams, šo sadalījumu veicam mēs Nacionālā kultūras centra iekšienē. Ja šie finansējuma aprēķini jums ir nepieciešami, vienmēr ar mums var sazināties, un mēs tos vienmēr jums nodosim arī turpmāk. Tāpat esmu saņēmusi jautājumus par finansējumu aprēķinu un par formulu. Šobrīd varbūt tā izskatās nedaudz detalizētāka, bet tās jēga nav mainījusies. Finansējums tiek sadalīts proporcionāli skolēnu skaitam. Šie noteikumi paredz, ka tiek izmantots skolēnu skaits uz iepriekšējā gada 1. oktobri. Vēl šogad pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm tiek izmantots skolēnu skaits uz 1. septembri, lai vienkārši neradītu dažādas birokrātiskās sarežģītības, jo šie ministru kabineta noteikumi tika pieņemti tikai 23. gada nogalē. Tāpat mēs esam arī par šo saņēmuši dažādas indikācijas par šo skolēnu dalījumu, ka ir nepieciešama arī tur. Galvenais ar mums runājiet, un mēs vienmēr visu varam sarunāt un jums nosūtīt. Tad pavisam svaigā aktualitāte, par kuru saņemam dažādus jautājumus, un es ļoti priecājos, ka tas ir ļoti aktuāls temats un jums visiem tas interesē, ir saistīts ar finansēšanas līgumiem. Šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs pie finansēšanas līgumu nosūtīšanas dibinātājiem. Varu teikt, ka šorīt vēl runāju biroja administratori, kur man
paskaidroja, ka pašvaldībām finansēšanas līgumi šobrīd ir nosūtīti. Tātad jums atliek tikai parakstīt, atsūtīt atpakaļ un finansējums nonāks pie jums. Bet arī ar privātajām ministriju skolām viss process tiek turpināts un mēs ceram pēc iespējas ātrāk finansējumu nogādāt pie jums. Kas mainās ar šo finansēšanas līgumu? Mēs to slēdzam uz 1 gadu. Šādā veidā atslogojot finansējumu nonākšanu pie izglītības iestādēm, it sevišķi rudenī. Tas notiks pašā semestra sākumā, un norises skolēniem būs iespējams apmeklēt jau no pirmās rudens semestra dienas. Šobrīd vēl strādājam arī pie šī pirmā pusgada finansējuma pātrināšanas, nonākšanas. Jā, un tas ir mūsu arī lielais nākotnes uzdevums to sakārtot, lai finansējums nonāk pēc iespējas ātrāk. Un tāpat šajā slaidā iespējams redzēt arī pārskatu iesniegšanas datumus un attiecināmo izmaksu datumus. Tātad šajā semestrī attiecināmās izmaksas ir no 1. janvāra līdz 31. maijam pilnīgi visām izglītības iestādēm, un 2. semestrī attiecināmās izmaksas ir no 1. septembra līdz 31. decembrim. Un mēs joprojām turpināsim gaidīt no jums pārskatus katra semestra beigās. Tātad pirmais pārskats, par ko jau minēju, ka varat sākt gatavot, ir līdz 15. jūnijam iesniedzams, un nākamais līdz nākamā gada 10. janvārim. Tāpat arī šeit salīdzinoši daudz informāciju, bet vēlējos minēt, kas tad notiek ar atlikumiem, ja tādi semestra beigās rodas. Tātad pavasara semestra atlikums pilnīgi visas izglītības iestādes varēs izmantot rudens semestrī, taču ir atšķirīga kārtība, kāda tā notiek gada beigās. Tātad pašvaldību un privātu izglītību gadījumā šis finansējums atlikums tiks ieturēts no nākamā gada finansējuma aprēķina, un ministriju skolu gadījumos tad šī gada beigās šis atlikums vienmēr ir 0, un tas tiek slēgts gada beigās. Un tāpat mēs joprojām saņemam jautājumus par attiecināmām izmaksām vai kam tad es drīkstu izmantot šo programmas finansējumu. Tātad, protams, ka primāri tās ir IES maksas, un šeit svarīgi atgādināt, ka tā ir iespēja arī pavadošajām personām maksāt IES maksu, tātad, piemēram, skolotājiem. Tāpat iespējams nosakt dažādas tehniskās izmaksas, rēķinos var būt ierēķināts arī dažādi autortiesību saistītas izmaksas. Tāpat iespējams iegādāties digitālo norišu pieejas un piekļuves, un svarīgākais, kas laikam ir aizmirsties visbiežāk, ir saistīts ar transportu. Arī programmas finansējumu iespējams izmantot transportam, gan sabiedriskajam, gan tā izīrēšanai. Un šeit tikai vēl viens attēls no manas puses. Pavisam drīz nosūtīsim jauno pārskatu tabulu. Ir mainījusies viena nianse, ko esam atzīmējuši ar bultiņām. Tātad tiks sadalīts norises nosaukums un pakalpojums sniedzējs. Tagad tā būs katra atsevišķa ailīte, lai atvieglot arī šo pierakstīšanas procesu. Bet tas ir mans vēl viens atgādinājums par to, ka pārskats iespējams gatavot jau šobrīd. Un ļoti ceru, ka arī tas veiksmīgi izdosies turpmāk. No manas puses tas īsumā ir arī viss.